Sveiciens visiem adventistu vispasaules radio raidījumu klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Jana Imaka. Veselība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka mūsu dzīves kvalitāti. Tāpēc šodienas raidījums ir veltīts tieši šai tēmai. Raidījumu veido mūsu draudzes veselības nodaļa, kuras vadītājs ir Agris Bērziņš. Raidījumā piedalās Junita Vita Kaspara un Līna Bērziņa, kuras skaidros veselības principus. Novēlam jūs patīkamu un svētītu nākamo pusstundu. Mūsu kungs ir darījis.
Sveicināti, dārgie radio klausītāji! Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts. Tā pateicās Dievam Dāvids, un mēs ik viens varam tam pievienoties. Jo vairāk es uzzinu par to, kā darbojas mans organisms, tas liek man brīnīties un pateikties Dievam. Bet tajā pašā laikā ir tik daudz jautājumu, kurus cenšamies izzināt, kad domājam par savu veselību. Tā kā Dievs mūs ir brīnišķīgi radījis, Viņš savā vārdā un inspirācijā ir devis arī galvenās vadlīnijas un norādījumus, rokas grāmatu, kā mums dzīvot, lai būtu veseli vai lai atgūtu veselību. Dievs mums ir devis 8 veselīgu dzīvesveidu pamatprincipus, kas ir tie labākie. Savukārt, nepārzinot veselības principus, neviens nav sagatavots dzīves pienākumiem. Šodien dzirdēsim ieteikumus un ieguvumus par 4 veselības principiem, kurus mums līdzdalīs medicīnas studenti Junita Kaspara un augu valsts ēdienu gatavošanas vegšefa kursa studenta Līna Bērziņa. Dievs vēlas, lai mēs būtu veseli, un es ticu, ka arī tu vēlies. Mums vienmēr sev jāatgādina, ka pastāv cieša saikne starp mūsu fizisko, psihisko un garīgo veselību. Mūsu ķermenis ir vieta, kur svētais gars vēlas mājot. Tāpēc jaunajā gadā novēlu, lai to iztīram un no jauna nododam par piemērotu mājvietu Dievam. Un lai sastopoties ar uzaicinājumu dzīvot vēl lielākā saskaņā ar Dievu dotajiem veselīgas dzīves norādījumiem, arī tavs moto ir: es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Atpūta un relaksācija – šie ir vārdi, pēc kā mēs tiecamies, varbūt nevienmēr mums sanāk. Mūsdienās tiešām ir tāds laikmets, kad mums ir jādarbojās 24 stundas, 7 dienas nedēļā, un liekas, ka vispār nav laika atpūsties. Bet vai tas ir veselīgi? Vai esat pamanījuši, ka noguris prāts ir spējīgs palaist nopietnas kļūdas? To zina gan autovadītāji, gan studenti, skolnieki, arī darbinieki, ka tajos brīžos nav iespējams koncentrēties. Uz atpūtu mēs varam skatīties vairākos līmeņos. Mums ir vajadzīga atpūta gan dienas laikā, kas mums atjaunotu enerģiju, atjaunotu prāta spējas. Tā varētu būt dažu minūšu atpūta, kad esam kaut kur pieķērušies un ļoti koncentrējamies. Bet tā ir ļoti nepieciešama, lai mēs šo darbu izdarītu kvalitatīvi. Bez šādas dienas atpūtas mums ir vajadzīga arī atpūta kaut kad pa gadu. Ir taču forši aizbraukt atvaļinājumā, uz nedēļu, uz dažām dienām. Tas jau atpūtina gan ķermeni, gan prātu. Bez tā visa Dievs arī ir parādījis to, ka mums ir vajadzīga viena diena nedēļā, kurā mums vajadzētu atpūsties. Un kāpēc tā ir? Kāpēc tad atpūta ir tik ļoti nepieciešama? Ko tad dod īsti labs miegs? Pirmkārt, mēs jau visi ļoti labi zinām, ka tas palielina modrību dienas laikā. Ja mēs esam atpūtušies, izgulējušies, tad mēs esam arī priecīgāki, enerģiskāki un noteikti daudz labāk koncentrējamies, ja esam noguruši. Tas uzlabo arī mācīšanās spējas. Nereti ir bijis tā, ka es cenšos mācīties, un es mācos ļoti ilgu laiku, un smadzenes nogurst. Nezinot, kāpēc tā notiek. Un tad es paņemu dažu minūšu atpūtu, un pēc tam atkal var turpināt, jo nedaudz vismaz smadzenes ir atpūtušās. Protams, ļoti svarīgs ir miegs, ko pieaugušiem vajadzētu gulēt katru nakti vismaz kādas 7-8 stundas. Šis būtu labs laiks, jo tajā mūsu smadzenes spēj atpūsties, un kas tad īsti notiek miegā? Miegā smadzenes cenšas atslēgties no domāšanas, no analizēšanas, no koncentrēšanās un no dažādu ķermeņa darbību veikšanas, kas mums ir nepieciešamas, kad mēs esam nomodā. Miega laikā mums izdalās melatonīns, un šis brīnišķīgais hormons
ir tas, kas mums dod šo miega sajūtu. Par melatonīnu runājot, tas dara brīnišķīgas lietas. Tas gan samazina infekciju, tas uzlabo imunitāti. Tajā brīdī, kad tiek izstrādāts melatonīns ķermenī, tad notiek visi reģenerācijas procesi, un organisms atjaunojās. Tieši tāpēc ir vajadzīgs miegs. 1-2 stundas pirms pusnakts tas ir labākais miegs, ļoti vērts. Tieši šajā laikā ir miegs, jo tajā smadzenes daudz labāk var atpūsties, un tāpēc arī ir daudz labāks reģenerācijas spējas. Kā bērniem mums noteikti vecāki teica, ka ir jāguļ, lai augtu garāki. Bet arī pieaugušiem ir jāguļ, jo miega labās īpašības neapstājas tikai pie augšanas. Tas mums dod enerģiju, tas mums palīdz uzlabot imunitāti. Un interesants fakts vēl par miegu, tas veicina arī spēju panest sāpes. Miega laikā smadzenēm ir iespēja padomāt, kā labāk raidīt sāpju signālus. Tāpēc bieži vien, kad kaut kas sāp, tad nākamajā dienā pēc tam pamostoties ir daudz labāk, jo vairāk nesāp. Tā nav vienmēr, tas nenotiek vienmēr, bet miegam ir šī brīnišķīgā īpašība, ka smadzenēs viss atjaunojās. Protams, ja mēs runājam par miegu, kas ir bijis pietiekami ilgs un šajā labajā laikā. Ir kādi ieteikumi labam miegam, jo, manuprāt, mūsdienās ir ļoti daudz problēmas ar miegu un bezmiegu. Kā jau teicu, cenšamies katru nakti pavadīt 7-8 stundas miegam. Arī pirms miega mums nevajadzētu neilgi pirms tam ieturēt kādu maltīti, izvarīties no alkohola, nikotīna, kafijas, citu kofīnu saturošu dzērienu dzeršanas. Tas mums kavēs šo melatonīnu izdali, un mēs arī grūtāk iemiksim. Labs ieradums ir arī atvērt logu, izveidināt telpu, pirms mēs gulēsim. Un ļoti svarīgi ir doties gulēt arī ar mierīgu prātu, kas nav uzbudināts, jo nemierīgs prāts neļauj smadzenēm atpūsties un neļauj smadzenēm nomierināties, lai tiešām šis miega process sāktos. Tāpēc centīsimies ievērot šos dažus ieteikumus un atcerēsimies to, ka labs miegs ir patiešām svarīgs katram no mums. Un tās ir Dieva dotas zāles, ko mēs varam izmantot pirms mums sākās kādas veselības problēmas. Saules gaisma. Dzīvībai uz Zemes ir nepieciešama saules gaisma. Saule mums dāvā siltumu, tā mums dāvā gaismu un arī veselību. Mēs jau noteikti zinām, ka saules gaisma ir vajadzīga augiem, sevišķi zaļajiem augiem, kuriem saules gaisma dod enerģiju, lai viņi varētu veidot paši savas barības vielas. Bet tā ir dota arī mums, jo arī mēs esam Dieva radītas būtnes, un mums ir nepieciešama saules gaisma. Saules gaismai ir daudz ieguvumi. Pirmkārt, jau tai ir spēja nogalināt dažādus mikrobus, vai tie būtu vīrusi vai baktērijas. Saule to var izdarīt gan caur logu, gan arī tad, kad logs ir atvērts. Tāpēc ir ieteikums veidināt telpas, atvērt logus, turēt plaši šos logus vaļā, lai saules gaismai būtu iespēja iespīdēt mūsu dzīvojamās mājās, kur mēs dzīvojam. Bet saules gaismu jāielaiž ne tikai savās mājās, bet to ir jāielaiž arī skolās un darba telpās, jo arī tur mēs uzturamies. Kāda varētu būt ieguvuma no saules? Laikam daudz no jums zina, ka tas ir D vitamīns. Un Latvijā ir problēma ar D vitamīnu līmeni. Mums tas ir diezgan zems. Ne tikai aptiekā nopērkamie pilieni vai tabletes mums spēs palīdzēt, bet arī saules gaisma ir spējīga palīdzēt mūsu ādā ražot D vitamīnu. Un kam tad ir vajadzīgs D vitamīns? D vitamīns ir vajadzīgs kalcija vielmaiņai. Un tas tālāk ir vajadzīgs kauliem, zobiem, lai tie būtu stipri, stingri un veselīgi. Vēl viena lieta, ko dara saules gaisma, tai ir spēja normalizēt asinsspiedienu. Daudziem noteikti ir problēmas ar to. Asinsspiediens ir
pa augstu. Un tas mehānisms patiesībā ir diezgan vienkāršs. Saules gaisma stimulē slāpekļu oksīda izdali, un slāpekļu oksīds ir šī aktīvā viela, kas mums paplašinās asinsvadus. Paplašinoties asinsvadiem, arī pazeminās spiediens. Tas ir tāpat kā ar caurulēm. Ja caurules ir šaurākas, tajās ir lielāks spiediens. Ja caurules ir platākas, tajās ir mazāks spiediens. Tāpēc, paplašinoties asinsvadiem, mēs varam samazināt asinsspiedienu. Saules gaisma palīdz arī depresijai, jo, iespīdot saulē mūsu acīs ir tādas speciālas šūnas, kas pēc tam vada signālus uz smadzenēm un vietām, kur tiks izdalīts serotonīns. Noteikti daudzi to ir dzirdējuši kā tādu laimes hormonu. Serotonīns tiešām ir vajadzīgs garstāvokļa stabilitātei un labam garstāvoklim. Tāpēc saules gaisma arī ir tā, kas palīdzēs serotonīnam tikt vairāk sintezētam. Interesanti, ka antidepresanti, kas ir kā zāles, ko farmakoloģija ir izdomājusi, tās ietekmē tieši šos serotonīna krājumus mūsu smadzenēs un cenšas tos pavairot, lai mums būtu pēc iespējas vairāk serotonīns. Saules gaisma darbojas ar līdzīgu principu. Tā liek šim serotonīnam vairāk uzkrāties mūsu smadzenēs, un tāpēc arī ir līdzīgs efekts. Un šis antidepresijas efekts un arī prettrauksmes efekts, kas ir ļoti svarīgi mūsu laikmetā, kad ir daudz lietas, par ko būt uztrauktam. Mums noteikti saules gaisma ir jākombinē gan ar pareizu atpūtu, gan ar svaigu gaisu. Saules gaisma ir tā, kas palīdz arī producēt melatonīnu. Un melatonīns ir tas, kas mums izdalīsies, lai mēs varētu labi atpūsties, lai mums būtu labs miegs. Brīžos, kad ir tumsa, tad mums smadzenes vairāk producē šo melatonīnu. Tāpēc ieteikums, lai būtu laba atpūta, gulēt tumšās telpās, jo saules gaisma ir tā, kas mums liek būt modrākiem, un tad tas melatonīns neizdalīsies. Kā jau teicu, saules gaisma mums ir jākombinē arī ar svaigu gaisu un fiziskām aktivitātēm. Saules gaisma mums profilaktiski uzlabos veselību un atnesīs dzīves prieku. Pateicība Dievam par tik īpaši baudāmu veselības principu uzturs. Uzturam ir ļoti milzīgs ietekmes loks, jo no tā ir atkarīgs mūsu prāta asums, labsajūta, spēks, būtībā katra organisma vismazākā šūna tiek ietekmēta no tā, ko apēdam, jo nepietiekami un slikti pagatavots ēdiens ietekmē pilnīgi visu organismu un pat spēja radīt sliktu garastāvokli. Mūsu organisms ir Kristus atpirkts īpašums, un tas būtu ļoti nožēlojami, ja mēs ar to rīkotos pēc savām grēcīgajām iegribām. Tāpēc dalīšos ar 3 principiem, kurus Dievs mums devis saistībā ar uzturu. Pirmkārt, vienkāršība. Diemžēl šķiet, ka ir tāds pieņēmums, jo sarežģītāki, jo dažādāki, jo traknāki ēdieni uz galda, jo lielāki svētki un kārtīgāka maltīte. Taču tas nav plāns, ko Dievs sākotnēji mūsu vecākiem, Ādamam un Ievai bija paredzējis, kur nu vēl mums dzīvojot laikā, kad notiek izšķirošas cīņas par mūsu prātu. Vienkāršs ēdiens ir visveselīgākais un visstiprinošākais. Pārtikas veikali ir pārpildīti ar pārstrādātiem produktiem, jeb processed food. Tie pat ietver cukurotās brokastu pārslas, dažādus vegānos gaļas atdarinājumus, saldinātus jogurtus. Un tieši tie ir mūsu organisma zemākās kvalitātes degviela. Pieturēsimies pie principa, lai uz mūsu galda nav ne ēdienu pārbagātība, ne taukoti un uzbudinoši ēdieni, jo tie veicina pārēšanos un rada gremošanas traucējumus. Otrkārt, dažādība. Varam būt ļoti pateicīgi, ka mūsdienās ir tik plašas iespējas iegūt visas uzturvielas bez dzīvnieku valsts produktu lietošanas. Ir uzturvielas, kuras mums vairāk nepieciešamas ziemā kā vasarā. Tāpēc novērtēsim katru vietējo lauku labumu. Ābolus, visdažādākās ogas, sakneņus, bagātinošos zaļumus un iespēju tos uzglabāt ilgākam laikam.
piemēram, žāvējot, saldējot vai fermentējot. Tāpēc ir lieliski, ja varam dažādot maltītes. Tas dos mums lielāku vēlmi baudīt ēdienu, un organisms tiks pabarots pilnvērtīgāk. Kā piemēram, burkāni. Vienu reizi ēd vārītus, nākamreiz ceptus krāsnī, citu reizi burkānu plācenīšus, sacepumu, kaviāru, torti, pīrāgus un tā tālāk. Taču atceries, jo spēcīgāka jeb spilgtāka auga krāsa, jo tas satur vairāk uzturvielas. Tāpēc iesaku tev neizlaist nevienu maltīti bez kāda svaiga dārziņa vai augļa. Tavs organisms būtu ļoti pateicīgs, ja mūsu uzturs sastāvētu no 80% produktiem, kas pēc iespējas tuvāki savam dabiskajam stāvoklim ar minimālu apstrādi un bez pievienotām mākslīgām piedevām. Treškārt, regularitāte. Šis ir ļoti būtiski, lai mūsu organisms varētu atjaunoties. Ir labi, ja izdodas katrai maltītei noteikt laiku un pie tā pieturēties. Bieži vien dienas skrējienā maltītēm neatvēlam pienācīgi laiku. Ēst mierā, paralēli nedarot vēl citas lietas un nedomājot par visām dienas raizēm un neizdarītajiem darbiem, ir liela svētība. Arī ēšana starp ēdienreizēm ir kaitīga. Ja mēs atvēlētu laiku sātīgām un vienkāršām maltītēm, organismam nebūtu nekādas vajadzības pēc vēl papildus ēdiena, kas to tikai vēl vairāk noslogo. Tā vietā padzeries tīru ūdeni. Šī ir vieta, kur trenēt atturību, jo gribas spēkam tiešām ir liels spēks. Paēd, ieturi 5 stundu pauzi un ēd atkal. Pieaugušajiem, kam nav aktīvs dzīvesveids, pat pietiktu ar 2 ēdienreizēm dienām. Vai esi pamanījis, ka vēlu ēdot vakariņas nakts ir pilna sapņu un murgu? Izmēģini vienu vakaru paēst ne mazāk kā 5 stundas pirms gulētiešanas, un varu garantēt, ka tava miega kvalitāte būs daudz augstāka un no rīta būs krietni lielāks prieks un vēlēšanās ēst pilnvērtīgas brokastis. Garšīgs, vienkāršs un barojošs. Tāds, lai ir mūsu uzturs. Lai gan uzturs ir tiešām ļoti svarīgs, tomēr mēs esam vairāk atkarīgi no gaisa, ko elpojam, nekā no pārtikas, kuru ēdam. Jo bez gaisa taču nevaram vispār izdzīvot. Turklāt tas ir pieejams pilnīgi bez maksas, un tas ierosina darbam visu organismu. Gaiss, ko elpojam, ļoti ietekmē mūsu asinsriti. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu mājās vienmēr būtu gaisa cirkulācija, un it īpaši guļamistabas būtu piepildītas ar tīru gaisu, jo tas nomierina, zināmā pakāpē piešķir arī nosvērtību, rosina ēstgribu un ļauj pilnīgāk norisināties gremošanas procesam. Taču, ja dzīvojamies pa slēgtām un slikti veidinātām telpām, mūsu prāts kļūst drūms, nospiests un viss organisms zaudē spēkus. Lai arī tagad ir ļoti augsts, nepaliec siltajā istabā. Apzināsimies, ka mēs esam paša Dieva mājoklis, kurā viņš vēlas atklāt savu godību, lai tas ir mūsu visspēcīgākais pamudinājums rūpēties par savu fizisko spēku attīstību. Kaut nevienmēr ir viegli saņemties, ticu, ka arī tu vari apliecināt, ka pēc tam ir liels gandarījums. Un Dievs taču vēlas, lai mēs būtu priecīgi vienmēr. Pētījumi pierāda, ka bērniem, kuri uzaug zaļākā apkārtnē, ir 55% mazāks risks vēlāk dzīvē sasirgt ar dažādiem garīgiem traucējumiem. Daudz vērtīgāk par aktivitātēm iekštelpu treniņu zālēs ir došanās ārā, jo trenējot muskuļus svaigā gaisā, negatīvās emocijas nomainīs pozitīvāks skatījums uz dzīvi. Pavadot laiku ārpus telpām, kur visapkārt Dieva radības skaistums, mūsu domas vairs nespēs tik ļoti fokusēties uz sevi, bet gan uz mūsu brīnišķīgo radītāju. Pastaiga pat ziemā veselībai būtu daudz labvēlīgāk nekā visas zāles, ko ārsti var izrakstīt. Palielināsies enerģija, kas ir tik nepieciešama veselībai.
Plaušas saņems nepieciešamo slodzi, jo nav iespējams iziet ārā ziemas rīta svaigā gaisā, neievelkot dziļu elpas vilcienu. Tāpēc, ja kādreiz kļūsti miegains, saguris, kūtrs vai vājš, steidzies ārā. Plaušas pastāvīgi izdala kaitīgas vielas, tāpat kā mūsu ādas poras, un elpojot šo piesārņoto gaisu, tikai vēl vairāk pasliktinās visa organisma veselības stāvoklis. Cik liels ieguvums ir būt mežā starp Dieva radīto dzīvības smaržu. Interesanti, ka visuzmundrinošākais gaiss ķermenim nāk no okeāna, ūdenskritumiem un ūdens straumēm. Šajās vietās gaiss ir vairāk ionizēts, taču pilsētās, diemžēl, šāds gaiss ir reti sastopams. Ja neizmantosim šo bezmaksas dāvanu, kļūsim arī nenoturīgāki pret augstumu, ļaujot slimībām viegli piekļūt mūsu organismam. Ideāli būtu, ja mēs tā pierastu pie āra gaisa, ka mūsu mājās nebūtu nepieciešams temperatūrai pacelties augstāk par 18,5 grādiem Celsija. Pārdomāsim arī par savu apģērbu, lai tas nav pārlieku ciešs un netraucē mūsu plaušām pienācīgi izplasties, lai ievilktu dziļas elpas vilcienus. Tāpat arī visas ierīces mūs mudina saliekt savu stāju, un no tā ļoti cieš mūsu plaušas. Mūsu elpošana kļūst seklāka, un līdz ar to arī plaušu tilpums paliek mazāks. Tas nozīmē, ka arī mūsu fiziskā sagatavotība pasliktināsies. Pāvils Kolosiešiem 3. nodaļā 2. pantā raksta: Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Vērsīsim uz augšu gan mūsu domas, gan mūsu skatu, jo Kristus nāks drīz. Lai Dievs patiesi sargā mūsu organismu un dod spēku izdarīt izvēles, kas palīdz to uzturēt stipru un veselu. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu, kurā piedalījās Agris Bērziņš, Junita Vita Kaspara un Līna Bērziņa. Raidījumu ieraksts varat klausīties mājaslapā adventistu.lv sadaļā Adventistu Vispasaules radio. Svētīgi jums nākamo nedēļu!